tāpēc, ka šī zīme pat par sevi būtu kaut kādā ziņā saistīta ar ozolu, kas aug sētā, bet gan ar to, ka šī zīme ir iesaistīta noteiktā kontekstā. Jūs redzat, ka tas ir ģērbonis. Ja? Viņam tam ģērbonim blakus ir kaut kāds uzraksts Latvijas universitāte. Acīm redzot, tas ir universitātes ģērbonis. Nu, un tad, acīm redzot, jūs no tā visa konteksta varat saprast, ka universitāte grib sevi piedāvāt saviem esošajiem un topošajiem studentiem kā kaut kādu ļoti stabilu vērtību, vai ne, lai cilvēki nāktu šeit studēt. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas, kas nosaka zīmes nozīmi struktūrālismā, ir nevis šī zīmes, tas, ko viņš apzīmē, proti kaut kāds priekšmets kā ozols, kas aug sētā, bet gan tas, ka šī zīme noteiktā veidā iederās starp citām zīmēm. Ja? Tieši tāpat kā valodā, ja? Mans vārds, piemēram, tur, nezinu, Maija šodien izskatās nogurusi. Ja? Katrs no šiem vārdiem iegūst nozīmi tikai šajā kopumā, un šis kopums iegūst nozīmi tikai caur to, ka viņš ir iekārtots noteiktā sistēmā, noteiktā struktūrā, kas saucās latviešu valoda. Ja? Un struktūrālisma pieeja ir tāda, ka mēs varētu mēģināt tieši tādā pašā veidā pētīt arī citus kultūras fenomenus, arī mākslu, mūziku, cilvēku dažādas tur radniecību, ģinšu attiecības un tā tālāk. Citādi sakot, to mēs esam izrunājušies. Taču šodien mēs parunāsim par vienu citu nozīmīgu tēmu, kas kaut kādā veidā, kā jau es to tiku teicis, saistās arī ar kultūras vēsturi. Proti, tas ir stāsts par modernizāciju un moderno kultūru. Kaut kas tāds ir pieminēts jūsu kultūras vēstures kursos. Ja nē, tad es, kā saka, mēs viens otru papildināsim ar cienījamo profesoru Zelču. Citiem vārdiem sakot, jūs visi esat noteikti lasījuši tādu burvīgu latviešu literatūras pieminekli kā Edvarda Virzes romānu Straumēni. Ir tāda lieta? Tad lūk, pastāstiet, ar ko atšķirās tas, kā dzīvo cilvēki Straumēnos no tā, kā dzīvojat jūs? Ar visu? Ļoti labi, bet tas kaut kādā ziņā pilnīgi viss tur nav savādāk. Tur tāpat tās cilvēki dzimst un mirst un precās un priecājās tāpat, kā jūs to darat, kā mēs to daram. Bet kaut kas tur ir principiāli atšķirīgs. Kāpēc utopiski? Kas tur ir tas utopiskais Virzes Straumēnos? Aha, bet jums nekad nav, arī jūs mūsdienās dzīvojot, jums nekad nav tāda sajūta, ka jums ir harmonija ar dabu un ar pasauli. Jā, tas ir literārs darbs. Bet ja jūs pievēršaties tās dzīves praktiskajiem aspektiem, kā dzīvo cilvēki Virzes Straumēnos? Kas ir viņiem raksturīgs? Kā viņi organizē savu dzīvi? Tā liekas, viņi taču tur arī, man liekas, diezgan daudz priecājas. Protams, viņi ļoti daudz strādā, un pie tam viņi strādā nevis, bet ko viņi strādā atšķirībā no to, ko jūs gribētu strādāt? To, ko viņam pašiem vajag, un paši. Jums nevajag, jūs vai tad neiet strādāt, tāpēc, ka jums kaut ko vajag? Mēs te paši neaudzējam. Aha, tieši tā. Lūdzu, dārgi, vēlreiz, ja kāds nevar izturēt stresu pirms kultūras vēstures eksāmena, ejiet lūdzu ārā, es nebaidīšu, es nedusmošos, tas ir daudz mazāk kaitīgi nekā traucēt pārējiem. Citiem vārdiem sakot, pilnīgi pareizi. Viņi paši rada tās lietas, kuras viņi izmanto. Kas jums ir? Jums ir tur tagad viss, kas jums ir klāt. Tiešām nevar. Tas ir, jūsu izpratnē, tas ir milzīgs pakalpojums, bet esiet lūdzu tik laipni un izdariet man šo pakalpojumu un paklusējiet atlikušās 60 minūtes. Ja? Lūk, vai jums ir klāt, jums ir kaut kāds mantas līdz, vai ne? Tāpat kā man. Vai jūs kaut ko paši no tā esat taisījuši? Piedošana?
Konspekts vēstu. Ok, labi, to jūs esat paši ar savu rociņu taisījuši. Bet jūs esat rakstījuši to ar savu roku. Es ceru, ka lielākā daļa ir rakstījuši, mācās no saviem konspektiem un nevis no citu kolēģu konspektiem. Tas ir labi. Vēl kaut kas? Vai kāds no jums, piemēram, jaunkundzēm ir drēbes mugurā? Jūs varētu uzradīt paši šādas drēbes? Šāli? Pagaid, tas, ka var nopirkt, līdz tam mēs nonāksim. Bet šobrīd ir tas stāsts, vai jūs paši kaut ko no tā veidojat. Sašaut droši vien, ja ļoti vajadzētu, tad varētu, jā. Kā ir, piemēram, šalles jūs noteikti nav? Kādai pašadīta šalle? Nav? Nu, lūk, nē, ok, bet līdzi. Nu, lūk, ok, un tagad miers. Es saprotu, ka jūs visi esat sajūsmā par saviem outfitiem, bet šobrīd būtiskais ir saprast atšķirību starp tradicionālo sabiedrību. Un tradicionālās sabiedrības paraugs ir tas, par ko mēs te runājam saistībā ar virzes straumēniem. Tur, pilnīgi pareizi, cilvēki, tās mantas, kuras viņi izmanto ikdienā. Un tas attiecās ne tikai uz apģērbu, bet tas attiecās arī, piemēram, uz ēdienu. Jūs taču lielākoties, jums ir varbūt kāds ir mājās vārījis ievārījumu šogad, vai spiedis sulas, vai kaut ko tādu. Bet lielākā daļa no pārtikas produktiem, kurus jūs patērējat, īstenībā nav jūs paši radīti, tos jūs esat nopirkuši. Ja? Labi, kas vēl atšķirās? Tātad, viņi mūsdienās mēs neizmantojam. Mūsdienās ir modernā sabiedrībā, atšķirībā no tradicionālas sabiedrības. Mēs lielāko daļu patērējamo produktu nevis taisam paši, bet gan iegūstam apmaiņas ceļā no citiem. Ja? Labi, pie tā mēs vēl nonāksim. Tālāk, kas vēl atšķirās virzes straumēnos? Lieciet. Ne? Bet tur, respektīvi, tur arī, protams, jā, tur ir saimnieki un tur ir kalpi, bet, jūs varētu teikt, ka mūsdienās mēs tomēr arī, kā saka, ir cilvēki, kuriem pieder uzņēmumu un ir cilvēki, kas šajos uzņēmumos strādā. Bet es pat teiktu, ka tas varbūt kaut kādā ziņā ir līdzīgi. Vēl kaut kas? Kā viņi dzīvo šie ļaudis straumēnos? Ok, mēs runājām to, kur viņi dzīvo. Viņi nepārvietojās daudz. Respektīvi, tieši tā, viņi ir samērā, kā mēs mūsdienās teiktu, lieli vietasēži. Viņi savas dzīves laikā nemaina bieži savu dzīves vietu. Labi, vēl kaut kas? Dabai, jā, tajā ziņā, tā virza tā to ir parādījis, ka viņi dzīvo tā ļoti harmoniski un tā tālāk un tā tālāk. Pirmkārt, šie cilvēki, es tagad pateikšu jums priekšā, viņi īstenībā visi dara vienu un to pašu, puslīdz vienu un to pašu. Tajā ziņā, ka šie cilvēki visi nodarbojās ar, kā mēs mūsdienās teikt, lauksaimniecību. Ja? Proti, viņi ecē, viņi novāc ražu, tur dažs labs no viņiem kopīja tur kaut kādus lopiņus, dažs labs tur ir tas vecais saimnieks, kurš tad tur tās bites audzē un tā tālāk un tā tālāk. Bet viņi principā ir ārkārtīgi vienādi savā starpā. Atšķirībā no mūsdienām, no modernās sabiedrības. Ja? Šeit mēs rakstam cilvēki salīdzinoši vienādi. Mūsdienās cilvēki ir specializēti. Jūs esat, piemēram, iestājušies komunikācijas zinātnes nodaļā, tāpēc, ka jūs cerat šeit apgūt kaut kādas noteiktas prasmes, kuras jums varētu būt pirmkārt atšķirt jūs no visiem pārējiem. Tāpēc, ka ir labi, ka tev ir tādas prasmes, ko vispārējie, kuras visiem pārējiem nav. Vai ne? Ja tas, ko tu proti, to prot arī visi citi, tad īstenībā jūsu vērtība darbu tirgu ir ļoti, ļoti ierobežota. Jums ir jāiemācās kaut kas tāds, ko jūs
ko lielais vairums neprot, bet ko protat jūs. Nu, kas tās ir par prasmēm, kuras jūs cerat iegūt? Pavisam brīvā stilā, kā jums šķiet, kas tās ir par prasmēm, kuras jūs iegūsiet, tad, kad jūs būsiet pabeiguši augstskolu? Nu, jūs esat tur, kā saka, dažs labs no jums droši vien plāno kaut kādu žurnālistu karjeru. Ir tā? Ko? Nē, es jau neprasu, es jau nesaku, kā saka, jums ir jāzvēr, ka jūs tikai to vien darīsiet dzīvē, bet jums ir kaut kāda ideja, taču jums ir, kāpēc jūs šeit esat iestājušies. Dažs labs no jums, kas ir žurnālists, ir noteikti specializācija, jebkurš katrs nevar kļūt par žurnālistu. Un tad ir kaut kāda virkne ar prasmēm, kuras ir nepieciešams, lai strādātu par žurnālistu. Tad dažs labs no jums grib būt par reklāmas menedžeru vai kaut ko tam līdzīgu, kas ir arī visnotaļ specializēts darbs, kur ir nepieciešams noteikts prasmes. Citiem vārdiem sakot, modernā sabiedrība ir ārkārtīgi specializēta. Atšķirībā no tradicionālās sabiedrības, un tradicionālās sabiedrības tās ir tās sabiedrības, kuras pastāvēja arī gandrīz visur Eiropā līdz pat kādam 18. 19. Gadsimtam. Ja? Modernā sabiedrība ir specializēta, cilvēki ir dažādi. Ja? Tas ir vēl viens cits jēdziens, kas attiecas tieši uz, kas jums būtu noteikti jāiepazīst runājot par moderno kultūru, tas ir darba dalīšanas jēdziens. Specializācija paredz to, ka visi nedara vienu un to pašu, bet katrs dara kaut ko savu. Proti, ka jūs darbojoties tajā savā nozarē, izpilda kaut kādu tādu funkciju, kur lielais vairums neizpilda. Un pārējie, tad, kad viņiem, piemēram, savaigās žurnālistu, viņi nāk pie jums un saka, ka jūs esat šajā nozarē trenējies, un tāpēc mēs jūs algosim par tādu un tādu tur speciālistu žurnālistikā. Ja? Savukārt, Virzes straumēnos nekādas šāda te veida specializācijas nav. Virzes straumēnos visi dara vienu un to pašu. Ja? Labi. Tik daudz būtu skaidrs. Tas nozīmē, ka vēlreiz modernie cilvēki ir dažādi, modernie cilvēki ir specializēti, tradicionālie cilvēki ir salīdzinoši līdzīgi. Ja? Ok, labi. Kā jūs domājat, cik Latvijā šobrīd procentu cilvēku nodarbojas ar lauksaimniecību, kā jums šķiet? No visiem tiem, kas... Es neprasu nekādas, protams, precīzes cipars, bet jums ir kaut kāda ideja, apmēram. Tas varētu būt 18. Kurš teica 18? Super. Man liekas, ka tas ir tas aptuvenais cipars, cik Latvijā nodarbojās cilvēki ar lauksaimniecību. Un tas priekš modernas sabiedrības patiesībā ir daudz. Mēs zinām, ka Lielbritānijā, kurā arī, protams, pastāv fermas un pastāv lauksaimniecība, ar lauksaimniecību nodarbojās apmēram 3%. Kāpēc tas ir iespējams? Tas ir iespējams vienkārši tādēļ, ka ir strauji pieaudzis darba ražīgums un tās teritorijas, kuras kādreiz varēja apsaimniekot 200 cilvēki, tagad var apsaimniekot 5. Kāpēc? Tehnoloģijas, tieši tā. Kādā veidā apsaimnieko zemi Virzes straumēnos? Kas tur tiek izmantots? Kā tas notiek? Zirdziņš, vai ne? Kurš ir īstenībā tāds kā ģimenes loceklis. Lielā mērā, vai ne? Viņš ir tur, kā saka, no viņa ir daudz kas atkarīgs, un tāpēc tu pret viņu izturies kā pret dzīvu būtni. Kāds viņš arī ir, bet tu izturies pret viņu kā pret cilvēcisku būtni, proti, tu ar viņu runājies. Ja? Tu tur, kā saka, seko līdzi, lai viņš pārāk neizskatās tāds bēdīgs un skumjš un tā tālāk un tā tālāk. Mūsdienās to pašu funkciju izpilda traktors. Ar traktoru jūs parunājaties kādreiz? Ko? Kāds varbūt no jums nav kādam kāda mīļa veca automašīna vai kaut kas tam līdzīgs, ar ko gribās parunāties? Ko? Tad, lūk, tradicionālas sabiedrības specifiskā iezīme ir tā, ka tur tradicionālā sabiedrībā vairums no sabiedrības izmantotās enerģijas nāk no bioloģiskiem avotiem. Tas ir vai nu katra cilvēka fiziskais spēks, vai arī tie ir dzīvnieki, kas tiek izmantot. Tie nav, protams, tikai obligāti
zirgi, tie var būt vērši, tie var būt ēzeļi, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tradicionālā sabiedrībā tas, kas dominē, ir bioloģisks izcelsmes enerģija. Ja? Mūsdienās modernā sabiedrībā, tas, kas atšķir modernu sabiedrību, ir tas, ka tajā dominē tehnoloģisks izcelsmes enerģija. Proti, 19. gadsimts, kā jūs to zināt, ir tas laiks, kad parādās divas tādas, kā mēs mūsdienās teiktu, fundamentālas inovācijas, kuras diezgan radikāli pārmaina mūsu dzīvi, un abas divas viņas ir balstītas uz ko? Uz tvaiku. Ja? Proti parādās lokomotīve, ar kuru var ātri un ērti milzīgos attālumos pārsūtīt visu, kas jums ienāk prātā, un parādās tvaikonis, proti kuģis, kurš darbojas uz, kā saka, tvaika mašīnas pamata un uz tvaika mašīnas enerģijas. Abas divas šīs lietas ļoti būtiski izmaina veselu virkni no cilvēka dzīves aspektiem. Jūs varat iedomāties, kā jūs varētu nokļūt, piemēram, jums kāds piemēram, no Liepājas. Nu, super. Burvīga vieta. To es bez jokiem saku, tāpēc, ka es tur, kā saka, esmu diezgan daudz savas dzīves pavadījis. Iedomājieties, kā jūs varētu nonākt Liepājā no Rīgas, ja jums nebūtu nekāda tehnoloģiskas izcelsmes transporta līdzekļa. Nu jā, tieši tā, apmēram. Kas nozīmē to, ka jums iespējas pārvietoties būtu ārkārtīgi ierobežotas. Un, ja jūs būtu, kā jums tas ir paveicies arī šobrīd, jūs būtu piedzimuši Liepājā un nepiedarētu pie kaut kādas sabiedrības pašas augstākās izglītotās elites, jūs visdrīzāk savu dzīvi puslīdz Liepājā arī pavadītu. Vai ne? Jūs varbūt aizbraukt uz Durbei, varbūt aprecētos ar kādu no grobiņas. Ne? Vai kaut ko tam līdzīgi. Varbūt kaut kādā, kā saka, izcilā izbraukumā, kas būtu jūsu dzīves viens no lielākajiem notikumiem, aizbraukt, piemēram, līdz Klaipēdai vai Ventspilī, aiziet gar jūras krastu. Bet tas arī tas būtu. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka modernā sabiedrības visi šie tehnoloģiskie atklājumi ir tie, kas lielos vilcienos arī paplašina cilvēku komunikācijas iespējas. Un nepārprotami arī palielina cilvēku kultūras areālu. Ja? Tajā ziņā, ka jūs varat aizbraukt mūsdienās bez problēmām uz Tallinu, noklausīties kādu jums patīkamu koncertu. Turpretī, vai arī, piemēram, jūs varat saņemt ātri vien ziņas, kuras par to, kas notiek, piemēram, Rietumē Eiropā. Bez šiem tehnoloģiskajiem atklājumiem. Jākundzes, pēdējā solā. Nevar pievaldīties mazlietiņi. Ko? Jā, nesmaidiet tik valdzinoši. Neviens negrasās noliekt to, ka jūs esat valdzinošas, bet ticiet man, manās acīs jūs būtu apmēram 200 reizes tik valdzinošas. Jūs varētu atlikušo nodarbības daļu vienkārši paklusēt un netraucēt. Citiem vārdiem sakot, tas ir tehnoloģiju ietekme uz kultūras apriti, kas ir nepārprotami nozīmīga lieta, ja mēs runājam par šo modernizācijas procesu. Bet mēģināsim vēl tikt ar dažām citām lietām skaidrībā, kas saistās ar modernizāciju. Modernizācija un moderna sabiedrība atšķiras arī ar to, cik daudz cilvēki vispār ir spējīgi iegūt kaut kādus izglītības lietas un vispār kaut ko, kā saka, tikt iekļauti kultūras apritē. Kā jūs to zināt, vēl pirms 200 gadiem aptuveni arī Latvijas teritorijā dzīvojošie cilvēki, diezgan ne visā Latvijas teritorijā, bet, teiksim tā, analfabētisms bija ļoti plaši izplatīta parādība. Un liela daļa ļaužu, kas piedzima, un varbūt, ka viņi gāja dažas ziemas skolā, ja viņiem bija tāda iespēja. Ja? Bet lielākā daļa no viņiem augstākais, ko viņi bija dzīvē, varēja izlasīt, tas bija kaķisms un daži panti no Bībeles.
un tā tālāk. Modernā sabiedrība, atšķirībā no tradicionālās sabiedrības. Jankundze? Jā, nāciet lūdzu uz priekšu. Jā, droši, jā. Nu? Es pastāstīšu, kaķisms tas ir tāds pavisam vienkāršs baznīcas pamatprincipu skaidrojums, kurā, kas ir kaut kas tāds, ko jums, kristīgā mācība jums bija skolā? Nebija. Nevienam nebija. Tad, lūk, kaķisms ir apmēram kaut kas tāds, kur jums pastāst, tāds vienkāršā valodā pastāst kristietības pamatprincips. Tad tas ļoti lielā mērā pirms 200 gadiem arī bija viss, ko lielākā daļa no cilvēkiem no izglītības ieguva. Viņi bišķiņ iemācījās lasīt, viņi iemācījās varbūt rēķināt tā, lai viņš, piemēram, var sarēķināt, cik viņam pudu labības tur ir, piemēram, jānodod kungam vai kaut kas tam līdzīgs, bet lielākā daļa no cilvēkiem no tāda mūsdienu skatu punktu īstenībā bija analfabēti. Mūsdienās, kā jūs to zinat, un tā ir arī viena no šī modernās civilizācijas pamatpazīmēm, ir tas, ka cilvēki visi vai gandrīz visi prot lasīt un rakstīt. Un pie tam viņi spēja izlasīt nevis tikai kaut ko tādu, ko viņi jau ir iepriekš iemācījušies no galvas, bet viņi spēja lasīt visu ko, vai ne? Piemēram, tur, nezinu, ziņas portālā Delfi, ja viņš ir iemācījies angļu valodā ziņas, tad viņš var izlasīt arī Huffington Post vai kaut ko tam līdzīgi. Sakot, cilvēki ir aizvien vairāk un vairāk cilvēki tiek iekļauti šajā, kā mēs teiktu, literārās kultūras apritē. Ja? Proti, cilvēki kļūst par līdzdalīgiem tajā, ko mēs saucam par kultūras progresu. Ja? Proti, ka cilvēki iemācās, apgūst noteikts prasmes, ja? Kuras tad ir nepieciešams, kā saka, sabiedrības attīstībai. Abas divas šīs lietas, kā jūs to zinat, ir savā starpā saistītas. Skaidrs, ka šī pārēja no bioloģijas pie tehnoloģijas. Jā, jūs arī lūdzu, jā, droši. Nāciet priekšā. Jā, tieši tā. Jā. Protams, jā.